Šajā epizodē Pieķertas sportojot komanda nolēma pārbaudīt kādu sporta pasaulē valdošu hipotēzi, ka jebkurš hokejists vienlīdz labs arī futbolā. Tieši tāpēc nolēmām veikt eksperimentu Pieķertas sportojot stilā. Un šajā pārbaudījumā, kam devām nosaukumu Velna duča spēriens, savu līdzdalību neatteica hokeja klubs Kurbats, kas nu pat ir uzsācis dalību Latvijas čempionātā, starp citu jubilejas sezona 80. Sākums nav izdevies, minimāls zaudējums pašreizējiem čempioniem, bet tas tikai sezonas sākums, vai ne? Nu, tieši tā, jo darbosimies un mēs uzvarēsim nākamās spēles. Tā. Kā ir komanda gatava ir vispār tā komplektācijas ziņā un saspēlētības ziņā? Es domāju, ka jā, pilnībā gatava. Šīs sezonas mērķi, laikam atkal zelts, un vismaz ar 3. reizi varbūt izdosies izcīnīt. Nu, protams, tas ir galīga atbilde, protams, ka pirmā vieta, jā. Un tad arī Latvijas kausā. Nu, tas būs kaut kas jauns, redzēsim, kā ies, un, protams, mērķi tāpat augstākie. Jābūt pirmiem. Nu, redzēs, vai šis pārbaudījums būs jums atpūta, vai tomēr kaut ko dos arī hokeja čempionāta ietvaros. Pieķerat mums spēlēt futbolu, tā kā, mēģinās kaut ko parādīt. Labi, tad ķeramies pie lietas, jā? Sākam! Jā, uzdevums ir paveikts un laikā nemaz tik grūti nebija, kā iepriekš šķita. Jā, sākumā likās, ka būs baigais kaut kāds. 10. aplī iesteicis neliels šoks, bet tomēr es viņu pārvarēju un tomēr bumba tajos vārtos. Tajos vārtos trapīju, bet šitais, vēl jāpatrenējas. Tieši šito gribu trenēt kaut kur, mājas treneru šito ko ap mēnesi vēl. Hokejā noderēs? Protams, tas ļoti noder, jo tur arī griezties var šitā. Ja nenokritīs, tad arī var apspēlēt. Jums jau koordinācija ir uz slidām baigi labā. Tieši tā. Ļoti labi, ka mēs jums kaut ko esam devuši, sevišķi jūs tikko pēc treniņa tieši atnācāt un veltījāt savu laiku. Paldies par to, lai izdodās jums sezona un varbūt tad ar 3. reizi arī tas zelts kaklā beidzot. Jā, sarunās. Bet jūs Pieķertas sportojot skatītāji izaiciniet sporta pasauli un tiekamies jau pavisam drīz. Atā! Čau!